Man ir trīs lielākās bažas. Pirmā ir saistībā ar valsts budžetu, kuru neapšaubām ir nepieciešams un ir iespējams optimizēt, bet fantāzijas par budžeta samazināšanu līdz miljardam droši vien nav īsti vietā. Budžetu ir iespējams optimizēt, tā skaitā ieskaitot tur rūpīgi slēptās Latvijas valsts meža dividendes, bet ir ļoti svarīgi neiekrist Somijas slazdā, kur konservatīvā koalīcija aizrāvās ar fiskālo konsolidāciju un faktiski padziļināja Somijas ekonomisko stagnāciju. Otrs lielais aspekts ir vairāk kārt akcentēts, ka līdztekus drošībai ekonomika esot topošās valdības galvenais uzsvars. Tomēr valdības deklarācijā nav nekā par industriālo politiku, par specializāciju, par atbalsta resursu koncentrēšanu, augstvērtīgam, mērogojamam eksportam, arī par inovācijas ekosistēmu, par jauno tehnoloģiju plašāku izmantošanu gan mūsu iedzīvotāju, gan mūsu uzņēmumu vidū. Un man trešā saturiskā baža ir par klimata politiku. Jau šajās debatēs ir izskanējušas vienkāršotas tēzes par klimata politiku un klimata mērķiem, kas var pagaidīt. Arī šis politiskais uzstādījums likvidēt klimata un enerģētikas ministriju, es ļoti ceru, ka realitāte sagraus šīs populistiskās tēzes. Un es varu spriest arī pēc mūsu pieredzes Tautsaimniecības komisijas darbā, kur esam cieši strādājuši ar klimata enerģētikas ministriju, gan enerģētikas stratēģijas, enerģētikas regulējuma kontekstā, arī cīnoties par atbalstu klimata likumprojektu paketei. Es domāju, tas ir vērtīgs un svarīgs darbs. Tā ir arī liela iespēja Latvijas ekonomikai attīstīt konkurētspēju šajās jomās.